Kādam varbūt liekas, ka joku raidījums šis ir, ka mēs teiksim, ka tūdaļ sākās futbola virslīga Latvijā. 6. martā. Jā, šajā nedēļas nogalē, mīļie draugi. Jā. Pirmā spēle, atklāšanas spēle RFS pret virslīgas debitanti Ogre United. Nu, pagaidām nav Manchester United, bet Ogre United. Un LNK sporta parkā mākslīgais laukums, kur visas biļetes ir izpārdotas, nav vairāk. Tagad viņi domā, tur stāv vietas, vēl kaut ko. Nu, labi, tas ir cits temats, bet mums ciemos ir virslīgas izpildirektors Ainās Dakšana, jau tradīcija tā gandrīz vai. Tradīcija arī tā, ka mēs vienmēr izspēlējam pirms sezonas, iepriekšējās sezonas gada grāmatu un 2 abonementus uz visām virslīgas spēlēm. Vienalga, kurā pilsētā Latvijā tas būtu. Kaut kur grāmatā būs. Pats bija liecinieks, Anatolijs teica, met iekšā grāmatā. Man bija 3 liecinieki, jā. Tā kā, jā. Un par sportisko pusi, protams, mēs vēl runāsim nevienreiz un nevienā pirmdienā, bet kas šo sezonu būs tās svarīgākās lietas, kas Tonibet virslīgā būs, kas nebija pagājušajā gadā? Labvakar. Nu, es pirmkārtām ceru, ka būs jauna integra un jauns stāsts. Jā, jo tas ir katru sezonu, kad sāks jauna sezona, tad ir tāda klusa cerība, ka šī sezona varētu būt vēl intrigējošāka un vēl interesantāka kā iepriekšējā. Ka 3 komandas cīnīsies par titulu. Jā, ceram, ka par 3. Intrigu jūs nevarat sūdzēties, gan jāatzīst pēdējos gadus. Mums bija tā, ka mums pagājušā sezona bija intriga turnīra tabulas lejas daļā. Pirms 2 gadiem mums bija ļoti liela intriga turnīra tabulas augšdaļā. Un kāpēc, lai nebūtu tā, ka šogad varētu būt gan tur, un sezonas... Un plus vēl par 4. vietu, kas Eiropas kausi. 4. vietu Eiropas kausi, un tas, kas bija klātesošs arī pagājušajā gadā, kad pirmās līgas turnīrs arī radīja savu intrigu par to, kas cīnīsies par vietu virslīgā. Nu, varbūt tas nav par šo tematu, bet šo sezonu pirmā līga izskatās tāda, ka tur būs nemazāk interesanti kā virslīgā. Nu, tāpēc es saku, tās intrigas nevar būt pa daudz. Mums ir bijuši labi piemēri dažādās turnīra tabulas vietās, un tas būtu super priekš mūsu līdzutējiem, ja tās visas intrigas šajā sezonā būtu visās turnīra tabulas daļās, arī ar jaunu klubu dalību, pieņemsim arī kādā no līgas turnīriem. Kas saistās ar tieši jaunumiem pašā virslīgā, tad mums šodien mēs prezentējam jauno virslīgas gada grāmatu, jau tuvākā laikā būs pieejama Jāņa Rozes grāmatnīcās, un prezentējam arī jauno mūsu straumēšanas platformu. Virslīga plus.lv turpmāk gan lietotājiem Latvijā, gan Latvijas lietotājiem ārpus Latvijas, gan mūsu līdzutējiem ārpus Latvijas, ko mēs redzam jau vairākās platformās, ka mums viņi ir klātesoši, būs iespēja tātad sekot līdz futbola virslīgas spēlēm tātad platformā. Ārpus Latvijas tātad ārzemju lietotājiem tas pakalpojums būs par maksu, bet latviešiem tātad Latvijā viņi ir bez maksas, līdz ar to šī platforma bez maksas, Latvijā viņi ir bez maksas. Līdz ar to šī platforma pievienojas klāt jau mums esošajiem produktiem, gan aplikācijai, gan futbola virslīgas mājaslapai, gan arī mūsu televīzijas partnerim TV4, gan Sporta centrs, respektīvi tas dod aizvien plašākas iespējas mūsu līdzutējiem sekot līdzi. Ko tas nozīmē? Tā ir kaut kāda mājaslapas adrese, kas ir jāievada, aplikācija, kas ir jānolādē? Vai... Mēs ceram, ka nākotnē tas būs arī aplikācija, kas būs pieejama televizoru lietotājiem. Pagaidām tā ir aplikācija mobiliem telefoniem un platforma, tātad mājaslapas adrese, kas ir pieejama, kur būs pieejamas mūsu spēlēm. Jo tā aktualitāte ir saistībā ar to, ka mums ir raidtiesību ierobežojumi uz Latviju un uz Baltijas valstīm, bet līdz šim tātad bija jautājums par to, kādā veidā sekot līdz virslīgai ārpus Latvijas. Tātad mūsu oficiālais Eiropas līgu savienības ietvaros partneris ir OneFootball, bet mums redzot to pieaugošo interesi un skatījumu skaitu palielinājumu gan mūsu sociālajos tīklos, gan mājaslapā, tātad saprotot un novērtējot, ka tur ir potenciāla auditorija, tātad mēs esam spēluši solus priekšu un izveidojuši šo platformu tieši mūsu lietotājiem, kas ir ārpus Baltijas valstīm. Un tātad pilnīgi visas spēles, kas ir, tur būs? Pilnīgi visas spēles būs tur. Mēs arī šo platformu papildināsim ar saturu, tātad ar mūsu spēļu labāko momentu video, ar preses konferenču materiāliem. Šobrīd esam uzsākuši arī sarunas par to, kādā veidā
veidā integrēt klubu Eiropas kausa sacensības, lai būtu vienā vietnē. Un, protams, skatīsimies arī paralēli tos saturus, ko mēs veidosim paši vai ko veidos mūsu klubi, kā piemērs ar RFS filmu, ko viņi pirms 2 gadiem izdeva, ka arī tā varētu būt tāda šī vietne, kur viss šis saturs varētu akumulēties un tādam virslīgas līdzutējiem, tāda viena vieta, viss video saturs pieejams. Es jau šodien dzirdēju arī tādu teikumu, ka nākotnē arī virslīgai sava televīzija varētu būt. Nu, mums ir, kā bija tas teiciens, jā, ir nabadzīgs tas, kuram ir bagāts tas, kur sapņi pārsteidz viņa iespējas. Jā, mēs gribam, mēs redzam, un es domāju, ka ar katru sezonu mēs soli pa solim ejam šajā virzienā, lai to attīstītu. Un, protams, ka tas lielākais izaicinājums ir saprotams, ka daudzas idejas ir, un viņas ir realizējamas, bet kā to sabalansēt ar tām iespējām. Un šī gadījumā tām vēlmēm viņām ir jāsakrīt ar mūsu finansiālām iespējām, un tāpēc arī katru sezonu, pirmssezonu tas tradicionālais jautājums arī tātad preses konferencēs par to, kā tad mums veicas finansiāli, kāds veidojas mūsu budžets. Mūsu budžets šo sezonu, viņš pagājušā sezonu pieauga, viņš šo sezonu pieauga, un mēs šos līdzekļus ieguldam šajos produktos, lai censties aizvien vairāk maksimizēt šo iespēju, tātad monetizēt mūsu saturu. Nu, es saprotu, ka viena tāda tēriņu pozīcija noteikti ir arī VAR, kas tagad būs uz pilnīgi visām spēlēm, nevis tā kā iepriekšējā sezonā uz 2 tikai katrā kārtā bija, laikam, ja? Jā, tātad šī tēriņu pozīcija, viņa droši vien, ka jāsaka tā, ka viņa vairāk šobrīd veidojas no kluba iemaksām, jo daļa no tātad leģionāru maksām, ko klubi veic, jā, tātad viņas tiks novirzītas tieši VAR vajadzībām. Tas budžets federācija šodien preses konferencē, ja es nemaldos, tad līdz galam to cipru neatskaņoja. Bija 3 gadu laikā, tātad miljons, bet tas pirmais gads viņš būs droši vien, ka viss grūtākais, un, ja es nemaldos, tad tur tā summa bija aptuveni kaut kur 500 000. Bet skaidrs, ka labā ziņa ir tāda, ka iepriekšējās sezonās bija daudzas kārtas vai daudzas spēles, kur mēs sastapāmies ar situāciju, kad vienās spēles ietvaros šīs vairs bija, citās spēlēs nebija. Tas radīja to jautājumu, vai nav vienādi apstākļi. Vai vienādi apstākļi, jā. Tātad šobrīd mēs gaidām un sagaidām to brīdi, kad federācija spēs realizēt šo projektu. Uz šobrīd izskatās, ka tas varētu būt kaut kāds aprīļa vidus, jā, kad sākot ar visām spēlēm, tad būs nodrošināts šis VAR. Bet līdz tam nebūs nevienā. Nevienā. Līdz ar to lai visi vienādā situācijā. Jā. Un es saprotu, nebūs arī tā kā izbraukums, kur bija tas VAR busiņš, bet tad būs viena vieta centralizēta, kur tad būs šie tiesneši un skatīsies. Ja? Tiem, kas varbūt domā, kas par kādu VAR viņi tagad runā, tas ir šie video atkārtojumi. Tiesnešu video asistents, jā, tad tā šī ir, principā, tehnoloģija ir divējāda. Tātad viens vai viņu apkalpo ar mikrobusiņiem, kas nodrošina šo mobilo tātad pārvietošanos, vai arī tātad VAR istaba, kas ir viena centralizēta istaba, kur visu spēļu video signāli nonāk. Iepriekšējos gadus tātad šī sistēma balstījās tātad uz šiem mikrobusiņiem, kas apkalpoja un braukāja pa Latviju šīs spēles. Un nākotnē tas būs centralizēti. Tātad viss video signāls no visām spēlēm viņš nonāks šajā centralizētajā istabā, un tur tiks arī šīs spēles apkalpotas. Un tur droši vien vajag pielaid valsts noslēpumā, lai zinātu, kur ir šī istaba. Un augstākā līmeņa. Jā. Bet kur tas ir salīdzinot ar citām līgām? Mēs esam kaut kur priekšā ar šo te VAR sistēmu šobrīd, jeb visi šobrīd iet uz to? Zviedrijā nav, piemēram. Ir dažādas pieredzes. Jā, tātad ir valstis, kas šo pagaidām neievieš, un droši vien, ka nevar teikt, ka tās ir valstis, kas nevar to atļauties. Bet acīm redzot, tās prioritātes šobrīd ir citas. Jā, tātad ir valstis, kas pamazām cenšas to iedzīvināt, un ir skaidrs, ka šobrīd mums tas VARs ir atbilstoši tam, kāds ir arī mūsu šobrīd televīzijas produkts. Jo skaidrs, ka video tiesneša asistents ļoti lielā mērā korelē ar to, cik kvalitatīvi tiek video atspoguļotas šīs spēles. Mūsu gadījumā šis ir 6 kameru filmējums, un skaidrs, ka salīdzināt ar Spānijas vai Itālijas līgām mēs to nevaram. Bet, ja mēs ejam no tā aspekta, ka mēs gribam nodrošināt vienādus apstākļus klubiem, lai mums nav jārunā par to, ka vienas kārtas ietvaros mums ir atšķirības, tad šobrīd, jebkurā gadījumā, tas droši vien ir vērtējums kā pozitīva virzība. Kā tas rādīs un kā tas strādās dzīvē vai praksē, jā, to mēs redzēsim. Jā, tā kā pirmajā kārtā tas nav nekāds noslēpums. Mēs brauksim uz Liepāju vai ne sestdienu. Ir tāds plāns, jo Liepāja tieks ar čempionu. Un Liepāja ir
tā komanda, lai neapvainojas pārējie, kura varētu to tādu duetu mēģināt izjaukt. Tā mēs gan katru sezonu runājam, ka Liepājai ir tā iespēja. No līgas iekšienes, protams, mums gribās, lai tā intriga būtu un lai viņa būtu pēc iespējas lielāka. To mēs redzam, to novērtē skatītāji, tas atspoguļojas skatījumos. Šajā laikmetā to visu var izmērīt. Tas vairs nav tāds subjektīvs vērtējums. Jā, man tā liekas. Jā, bet tas jau ir ļoti tāds objektīvs vērtējums. Un tā lieta, kas droši vien, ka jāsaka ir par Liepāju, tas, ko parāda mūsu dati, ka pagājušā sezona, pussezonā, kad atnāca zviedru treneris Alms, skatījums skaits un interese par Liepāju, futbola klubu Liepāju, tātad digitālos datos, jā, tātad viņa palielinājās. Plus, es domāju, ka šim gadam tā ir ļoti liela priekšrocība trenerim, kas daudzas reizes ir apstiprinājies, ka tā virslīga ir ļoti specifisks sezonas sākums uz mākslīgiem laukumiem, specifiska laikapstākļi. Un droši vien, ka sezonas sākumā cīņu par titulu viņu droši vien, ka izcīnīt vēl nevar gūt uzvaru, bet sezonas sākumā var arī ļoti daudz ko pazaudēt. Un tādā ziņā es domāju, ka, ja mēs skatāmies no šādas pieredzes, arī tie klubi, kas šo sezonu nav pamainījuši treneris, kas citādā ziņā ir mainījuši, es domāju, ka viņi ļoti daudz ko ir ieguvuši, jo viņi ir ieguvuši savu pieredzi spēlējot šajos laukumos, un tas nebūs pārsteigums. Bet tas nebūs pārsteigums arī Rigai, jā, jo Rigas treneris arī ir šo sezonu otro sezonu pēc kārtas, tātad galvenā trenera amatā, un līdz ar to es domāju, ka viņš šiem apstākļiem jau būs pielāgojis. Bet jebkurā gadījumā tā, kā es tagad neatceros, vai tas bija oficiālajā vai neoficiālā daļā šīs dienas preses konferences, ko ir iespējams arī tātad mūsu sociālos tīklos noskatīties ierakstā, tad, kad teica, ka droši vien, ka no Liepājas puses, ja es nemaldos, tad kāds no Liepājas puses pārstāvjiem teica, ka droši vien, ka šis ir labākais moments, kad ar Rīgu spēlēt sezonas sākumā. Sezonas sākumā vienmēr arī ir visvairāk pārsteigumu. Protams, arī sezonas gaitā gadās, bet sezonas sākumā, kaut vai sākot no 90. gadiem, tas ir ik pa laikam kāds klubs ļoti pārsteidz, beigās tas klubs izkrīt no virslīgas, bet visi atceras to sezonas sākumu. Viņi taču tur skonto gandrīz uzvarēja. Un jebkurā gadījumā es domāju, ka tu gribi ar to stipro pretinieku spēlēt tad, kad ir kaut kāds nenosakāms gada laiks aiz loga, kad pūš traki vēji vēl no jūras kaut kādi ne jau ideālos apstākļos, kur skaidrs, ka tad, ideālos apstākļos tā viņam ir vairāk priekšrocība. Te gan jāsaka, mums bija iespēja būt pagājušajā gada spēlē, kad Rīga spēlēja ar Liepāju vasarā. Jā, un tā spēle, ja es nemaldos, tur 2-0 vadība bija, un tad tur tie scenāriji bijuši daudz un dažādi. Tāpēc šī gadījumā, kad mēs runājam par pārsteigumiem, protams, ka ir jauna sezona un jaunie pārsteigumi sāksies no jaunuma, bet katru sezonu viņi ir bijuši. Jā. Te ir jautājums tikai, kas ir tas klubs, kas to sagādās. Vai tā ir Daugavpils, kas pagājušas sezonas sākumā ceturtā vieta, kas sezonas sākumā tomēr vairākus rezultātus pārsteidzuši uztaisīja. Pagājušajā gadā tā bija arī Meta, kas atņēma punktus tātad līderiem. Jā, un es vairāk nekā pārliecināts, ka arī šogad tādas spēles būs. Līdz ar to mums šī gadījumā ir iespējas tam visam sekot līdzi dažādākos formātos, dažādākās platformās un droši vien, ka pats labākais jau klātienē stadionos. Un noslēdzot, godīgi, es paskatījos laikapstākļus uz priekšu. Es domāju, ka tu vēl vairāk nekā mēs visi turam īkšķus par to, lai nebūtu ziema. Mēs par apkurs rēķiniem, bet tu par to, lai futbols var kārtīgi sākties. Mēs jau sākām pirmoreiz skatīties kaut kur pirms mēneša, un tad tā prognoze nebija tik optimistiska, bet tagad skatoties no šīs dienas viedokļa, jau tas optimisms aizvien lielāks un lielāks. Un es domāju, ka tas ļoti lielā mērā arī sasaucas ar to, ka tas attiecas ne tikai uz tām spēlēm, kas tagad būs martā, bet mēs visi, protams, ka gaidām, tā kā Anatolijas teica, ka tā īstā... Nekas nav labāks par īstu zālīti. Jā, un tie laikapstākļi viņi sekmē ne tikai labus laikapstākļus tagad, bet arī to, ka mēs pēc iespējas ātrāk varētu pāriet uz dabīgajiem laukumiem. To arī gaidīsim, un soli jau +10, man liekas, jau nākamnedēļ, tā ka gan jau. Un priecāsimies jūs visus redzēt, klausītājus. Mums sestdien vajag +10. Laukumos un dažādos formātos sekojam līdz virslīgai. Būs interesanti un būs jautri, pilnīgi noteikti, līdz pat novembra sākumam.